Raidījums taps ar Sijā Motofavorīts atbalstu. Šodien raidījumā 2014. gada jaunumi motociklu pasaulē. Pauls Jonass, divkārtais pasaules čempions un Eiropas čempions no Latvijas. Sniega motocikls Ski-Doo, kam jābūt motoservisā un uzlabojam motociklu ziemā. Sveicināti 2014. gadā! Raidījums Motociklisti joprojām kopā ar jums un sāksim jaunu sezonu ar sezonas jaunumiem. Šī gada leģendārākā motocikla atgriešanās Brose Superior. Angļu biznesmenis Marks Uphams 2008. gadā nopirka un atjaunoja, var teikt, no baltas lapas vienu no pasaules dārgākajiem motocikliem šodien – Brose Superior SS 100. Tā vēsture līdz uzņēmuma bankrotam bija mērām 80 gadsimtu garumā. Jaunais modelis taps sadarbībā ar Englandes Aquila Desiņš kompāniju, kā arī uzbūvēts Tulūzā, Francijā kompānijā Boxer Desiņš. Šķidrumdzeses 88 grādu cilindru sagāzuma, V-veida 997 kubikcentimetru dzinējs, dizains un pats motocikls, kurš ir prasījis 4 miljonu eiro lielu investīciju. Tērauds, titāns, oriģinālā dubultsvirs priekšējā piekare, reminiscence par 1928. gada sacīkšu versiju. Plānots saražot 20 vienības gadā. Cena – 50 000 eiro. KTM Super Duke R 1290 dzinēju tilpumu 2014. gadā uzaudzēja līdz 1301 kubikcentimetram un 180 dzirgspēkiem. Tā KTM Super Duke ir kļuvusi par agresīvāko ielas motociklu šajā segmentā. KTM ar 110 000 motocikliem gadā ir lielākais motocikla Eiropas uzņēmums, apsteidzot tādu motobūvas gigantu kā BMW, Triumph un Ducati. KTM Super Duke R mēraparātu panelis aizgūts no Adventure 1190, Brembo M50 bremzes un jaunums – vienpusējā aizmugurs piekara ar riteņa sāna stiprinājumu, ko KTM pielieto pirmo reizi savos motociklu modeļos. Servisa intervāls pagarināts līdz 16 000 km, Chroma molibdena cauruļu rāmis, tuvākie konkurenti MV Agusta Brutale vai Triumph Speed Triple. Par godu 90. gadsimtai retro mīļotājiem Old School Boys. BMW izgatavojas modeli BMW R9T. Opozīts, klasika, priekšējā piekara vairs nav telelēver, bet normāla sacīkšu versija ar 2 štokiem. Tā ir vieglā konstrukcija pēc svara. 65% detaļu saražots Vācijā, kas globālajā laikmetā nav mazsvarīgi. Dzinējs – vecais labais gaisa, eļļas, dzeses opozīts, bez šķidrumdzeses jauninājumiem. Domāts ikdienai, pilsētai un ap pilsētu, ar iespēju sēdekli transformēt kā vienam, tā 2 braucējiem. Klasika. Piebildīšu, ka Špandavā, Vācijā, kur ražo šo motociklu, katrs eksemplārs tiek pārbaudīts individuāli. Iekārojums ļaudīm ar noslēdz uz stilu un veco laiku vērtībām. Harley Davidson EICMA 2014 stendā rādīja jaunus modeļus, adresētus jaunatnei un Āzijas tirgumu. Šķidrumdzeses dzinējs 750 kubikcentimetru un 500. Par pamatu izmantots vecais labais vīrots. Motocikla cena draudzīga jaunākai auditorijai. Ražotājs Amerikā nosauc $6700 par 500 kubikcentimetru motociklu un $7500 par 750. 750 starp citu ieraudzīs arī Eiropas klientus. Modelis 500 domāts Āzijas tirgumu, kur šī dzinēja kubatūra ir ļoti populāra. Harley Davidson prezidents Matt Levatičs atzīmēja, ka motocikls pārbaudīts 10 dažādos tirgos. To testējuši 3500 jauno braucēju, kur domas ņemts vērā izgatavojot šo motociklu. Jauno Harley ražošana notiks Indijā, Bau pilsētā, kur 2011. gadā tika atvērti vārti jaunai Harley Davidson rūpnīcai ārpus Amerikas kontinenta. Ducati 1199 superleģēra, superviegls, superdārgs, superpārsteidzošs. Jūs jau atceraties, ka esam stāstījuši savā raidījumā par dārgo un jaudīgo Ducati Panigale R ar 195 zirgiem. Nu, jauna ziņa. EICMA Ducati parādīs uzlaboto, superatviegloto un jaudīgo versiju ar ierobežotiem 200 zirgiem. Konstrukcijā izmanto tādi materiāli kā karbons, magnēzijas, titāns un alumīnijs. Limitētā versija tikai 500 eksemplāri, no kuriem 400 jau pārdot jau pirmajā preses konferences dienā. Cena šiem motocikliem ne vairāk ne mazāk $65 000.
BMW šķidrumdzēs dzinējs un arī šoseju kuģim BMW R1200 RT, 125 zirgi, aktīvā un regulējumā piekare, automātiskā stabilitātes kontrole, lietus un šosejas režīmi, kalna braukšanas sistēma, kura automātiski atvieno bremzes, ja motocikls tiek startēts slīpumā. Tā ir neliela daļa no uzlabojumiem. Latvijā no mārta vai aprīļa mēneša, un arī savā raidījumā mēs ceram to notestēt. Par to visu mēs rādīsim arī sezonas garumā, tā kā paliks, protams, siltāks un varēsim mocīšiem braukt. Bet pagaidām ir ziema, un ziemas laikā mēs tiekamies ar Eiropas čempionu, pasaules čempionu. Braucām uz Kalveni, uz Liepājas rajonu. Mūsu ceļš ved uz Kalveni, vēlāk uz Aizputi, jo tur dzīvo divkārtais pasaules čempions un Eiropas čempions motokrosā Pauls Jonass. Paulam šo pirmdienu palika 17 gadi. Mēs viņu apciemojām gan mājās, gan skolā, jo pirmām kārtām Pauls ir jauns cilvēks, kurš iegūst ne tikai izglītību motokrosa trasēs, bet arī normālā Aizputes vidusskolā. Tad apciemojām viņu skolā un uzzinājām, ko par viņu domā gan skolotāji, gan viņa klases biedri. Ja tu raksturo to dienu, kad tu esi skolā, tu tā kā papildus vēl kaut ko apgūsti, vai tevi, teiksim tā, pavisam vienkārši tu dari tāpat kā visi pārējie? Es daru tāpat kā vispārējie, bet dažreiz sanāk arī daudz mazāk, jo reti, kad es palieku uz visām stundām, jo praktiski otrdien, ceturtdien es braucu ar motociklu treniņu, tā kā ātri tumšs, es no skolas ātrāk aizēju, braucu uz treniņu, no rītiem es uz pirmo stundu neesmu, jo es no rīta atkal taisa treniņu, tā kā skolā es esmu ļoti maz salīdzinoši ar viņiem. Nav tā, ka klase var atbildēt, kas tas ir pa puisi, kas ar jums kopā ir klasē? Jūs vispār zināt, kas tas tāds ir? Ir? Pauls, jā? Tavs solbiedrs. Kad jau pēc ilgāka laika atbrauc uz skolu, tad jau es domāju, ka lielākā daļa ir aizmirsus, ka sevi viņa klasē. Tad tev ir tāda sajūta, ka tev blakus sēž pasaules čempions? Vispār tāda sajūta ir dažreiz. Divos vārdos, kā tu raksturotu viņu? Pieklājīgs un gudrs. Kā tu vērtēji? Tas, ka Pauls šad tad tikai parādās skolā, tas ir labi, vai tas nav tāds īpaši labs piemērs? No vienas puses jau viņš attīst to, kas viņam ir labāk, un uz kur viņš ies arī tālāk, jo viņš, cik saprot, viņš nekāds zinātnieks nebūs vairs. Un tādā garā, jā. Bet, no vienas puses arī zināšanas ir vajadzīgas. Pirmo gadu es mācu skolnieku pasaules čempionu, un tas man tiešām uzliek papildu pienākumu. Tam ir kaut kāda nozīme? Ļoti liela nozīme. Tāpēc, ka es esmu jūtos ļoti, ļoti lepna par to, ka tieši šī klasē mācās Pauls. Es ceru, ka viņš iegūs arī ļoti labu profesiju nākotnē, un tā būs saistīta ar matemātiku. Es vienmēr saku, ka kārtīgam puikam ir jāzina fizika un matemātika. Jā, tā ir? Jā. Par viņu tā varēs teikt? Noteikti varēs teikt. Pauls pēc savas būtības lielāko daļu tomēr pavada cīnoties par šiem čempionu lauriem, tomēr arī izglītība nepamet novārtā. Grūti izdevās pārliecināt, ka tomēr izglītība jāturpina un jādara viss, lai iegūtu šo diplomu. Mums bija tāda nopietna saruna ar Paula tēti, un es esmu priecīga, un man liekas, ka tas beidzās ar ļoti tādu veiksmīgu rezultātu, ka Pauls šodien ir mūsu skolas skolēns, un es domāju, ka viņš ļoti veiksmīgi var savienot gan savu sportistu gaitas ar mācībām, jo mācības viņam veicās ļoti labi, un kā saka skolotāji, tad ja viņš arī nav bijis kādā mācību priekšmetā, vispār nav bijis, tad no tiem materiāliem, kas pēc stundas tiek ievietot e-klases internetā, viņš arī patstāvīgi var apgūt un sekot līdzi, un rezultāti ir pat labāk nekā tiem bērniem, kur dienā sēž skolas solā. Ja viņš ir atbraucis no kādas treniņu nometnes Marokā vai ārzemēs vai kur, viņš pat to nepasaka, ja? Bet mēs pat to nezinām. Un līdz ar to tie viņa panākumi un tās viņa... Tie viņa rezultāti vienkārši runā paši par sevi. Viņš ar tiem nelielās, un klases biedri to arī ļoti respektē, un vienkārši Pauls izraisa tādu ļoti lielu cieņu pret sevi, ja? Jo no viņa absolūti nevienā brīdī nenāk kāda lielība vai kaut kas tāds, kas ir raksturīgs šajā vecuma posmā. Ja? Un es domāju, ka viņš ir tāds piemērs,
pārējiem klases biedriem, kad, ja tu tiešām esi pasaules čempions, ja, tad tu esi ļoti vienkāršs un ļoti inteliģents un ļoti harmonisks personība. Pēc skolas devāmies uz to vietu, kur nu tad Pauls pavada laikam lielāko daļu, kad ir mājās, uz darbnīcu. Moto darbnīcā, kur tiek sagatavoti motocikli, paviesojāmies un tur tad arī sarunā ar tēvu un sarunā ar pašu čempionu. Mēs atrodamies pie pasaules čempiona darbnīcā un nekur nav pasaulē tālu jābrauc. Tepat Latvijā mums ir pasaules čempions, kautrīgs pasaules čempions, jo, paši redzat, neliela plāksnī, Pauls Jonas. Sveiks, tas tavs mocīts. Ar šito tu brauc šī sezonā? Jā, šis šobrīd tieši ir treniņu motocikls, ar ko es cītīgi gatavojos nākošajai sezonai. Bet, nākošās sezonas mocīts pēc skatu būs tāds pats, tikai noteikti būs jāņem cits, jo šis jau būs pietiekami nobraukts. Saka, kā tu komentētu šo teicienu, bērnu sasniegumi ir nepiepildīto vecāku sapņu? Arī zināmā mērā taisnība tev, jo es savā laikā pats arī nodarbojos arī ar skijringu, drusciņi arī esmu pabraucis motokrosā. Jaunībā arī ļoti gribējās braukt motokrosā, bet nebija man tādas iespējas. Un arī noteikti no ģimenes puses tas viss plakārtos tik ģimeniski. Paulu pirmo reizi uzsēdināt uz motociklu, tad redzēju, ka tā lieta iet, un tad sapratu, ka, ja viņam tas patīk, tad daram to lietiņu. 2013. gads, tev pašam, kad viņi tā saliec pa mēnešiem, laikam jau tu vari uzskatīt, ka viens no veiksmīgākajiem gadiem tavā karjerā. Jā, protams, es domāju, ka šis ir viens no maniem labākajiem gadiem manā karjerā, jo izdevās izcīnīt Eiropas čempionu titulu un pasaules čempionu titulu. Un, praktiski Eiropas izdevās uzvarēt praktiski visur, kur es vēlējos. Holandas čempionātā, protams, sākumā iesāku dalību, bet pēc tam gūju nelielu traumu tur. Un tad pēdējā posmā nepiedalījos, bet tāpat tās palika 3. vietā kopvērtējumā, kas nav tik slikti bez 2 posmiem. Un, sezona izdevās, es pateiktu, ka ļoti, ļoti labi. Pirmai vietai ir nozīme? Protams, ka ir nozīme. Gan Paulu pašapziņā varbūt jau pirmkārt jau, un nākošais jau pārējo cilvēku skatītājs no sponsoru viedokļa, no skatītāju viedokļa, un prestižs un es domāju, viss tā sporta būtība ir. Viss tā sporta būtība ir pirmā vieta. Kādēļ pārējiem, kādēļ cīnīties, darīties, protams, gribās katrā. Es domāju, es nezinu, vai ir kāds sportists, jebkurš nopietnas sportists nekad nedomās varbūt. Es tikai piedalos. Es domāju, katrs, kurš stājās jebkurā sporta veidā pie starta, noteikti kādu brīsniņu ir domājis. Es gribu būt labākais, es gribu būt čempions savā dotajā sporta veidā. Tu pats esi kaut kādas prioritātes šajā gadā salicis? Kādu pakāpienu tev jāveic? Jā, protams, šis gads būs tas gads, kad tiks būvēts viss priekš MX2 pasaules čempionātu. Jo es piedalīšos Eiropas čempionātā 250 klasē un pasaules čempionātā MX2 klasē, kas būs, ja nemaldos, 5 posmi. Un, protams, arī Itālijas čempionātā, kas ir 3 posmi februārī. Tā kā Itālijas čempionāts jau būs noslēdzies, un tad sāksies Eiropas un pasaules čempionāts. Politiķiem vienmēr patīk uzsvērt. Mūsu nācijai vajag paraugus. Tā izjūt, ka Pauls ir atbilstoši visiem paraugu kritērijiem. Tā, 100% varbūt nē. Ir arī niansīts, kur nav tā, ka varbūt, kā es varu pateikt, ar matiņiem pieglaustiem, un tāds paraugu puika, bet pēc visām darba spējām un padarīt tā darbu, un ar kā viņš to lietiņu dara, no tās puses skatoties noteikti teikt, kad ir vērts pamācīties, man pat pašam ir lietas, ko pamācīties no viņa. Jānosprauž savu mērķi un jādara viss pēc labākās sirdsapziņas, viss jau 100% atdeva, un tad rezultāts neizpaliks. Dažreiz ir tā, ka mājās ar item familijas, kas būs, ja es nepamīšos, varētu vienreiz jau nekas cits nenotiks, bet tomēr tas jau kaut kur paliek. Tu vienreiz nenominēsi, tev vienreiz sacensībās var nepaveikties. Un tā kā, ja viss darīs ar 100% atdevu, tad viss būs kārtībā.
Paldies tev! Mums ir iestājusies ziema, lai cik tas dīvaini nebūtu. Tāpēc laiks Ragaviņām. Skīdu skandekļi, jā, tātad Skandināvija, tur, kur lielie dziļie ziemē. Jā, tā kaut kāds mīnus 42, cik teica, šoziem jau esot galējos Skandināvijas ziemē. Ir bijis, jā, tur jau ir ziema, kā saka, sākusies, bet pamatā, tas skandikļi nozīmē, ka viņš tomēr ir cēlies, tās saknes ir no Skandināvijas, ja, jo skīdu darba modeļus ražo Somijā, Skandināvijas rūpnīcā, ja, teiksim, līdz ar to tās nosaukums arī atspoguļo viņa izcelsmi vairāk. Un šis konkrētais ir darba modelis, kurš ir vairāk piemērots tādām saimnieciskām lietām vai teiksim, medniekiem vai zemledus makšķerniekiem. Konkrēti šis ar piekabi ir zemledus makšķernieku sapnis, varētu teikt tāds, ja, kur 6 veči var braukt copēt, ja, uz peipu, piemēram. Šito var vest malku no meža, šitās stutītes. Gan arī malku, protams, šīs stutītes ņemās ārā, var arī krāpt veči ar kastēm virsū. Saimniecībā ļoti labi izmantojams un arī plaši tiek izmantots un pielietojams. Cik tur var sakraut virsū, cik ir atļautais? Šīdām te var sakraut virsū 500 kg. Sniega mocis ir ar plato ķēdi 50 cm, ja, teiksim. Tas nozīmē platāku ķēdi, lielāks saskarsmes laukums. Līdz ar to mazāk grimst iekšā. Mazāk grimst iekšā, labāka saķeri, labāka vilkme, visādi šķēršus pārvarēt, vairāk kravu var vilkt un stāvākā kalnā uzbraukt. Jā, teiksim, šitas ir populārs modelis, ko izmanto arī Skandināvijā, teiksim, trašu apkopē. Jā, kad slēpotāji braukā, tad arī redz pa vidam kaut kur izbrauc šāds. Konkrētais šīs motocikls ir aprīkots ar 550 kubikcentimetru gaisa dzēses dzinējs. Kāpēc tiek izmantots divtaktu gaisa dzēses dzinējs? Tas ir visvieglākais ar vislabāko jaudas atdevi. Vissvarīgākais faktors ir svara jaudas attiecība. Nevis, teiksim, kaut kādi kubikcentimetri, kas ir vispār nepareizs aprēķins, jo kubikcentimetrs neko nedod, ja, teiksim, ja viņam nav jauda. Principā, pa lielam tam motociklam nekas nav jādara. Ielej vienreiz sezonā praktiski eļu, uz to diezgan liela bāciņa, un viņš pārējo visu rāda, cik daudz brauc un cik kur ko vajag klāt apkalpot. Principā lielākais vairums pielieto arī saimniecībās. Ļoti populārs ir visādi trašu vilcējs, teiksim, tādas sporta bāzes izmanto, sporta kalni. Mednieki izmanto, mednieki ved barību zvēriem ziemā, dziļā sniegā, kur grūti nokļūt, ja, teiksim. Izmantojums plašs. Ir arī entuziasti, kur pērk vienkārši priekš braukāšanās. Tur gan ir tādi sporta modeļi, kas dod lielāku baudu, un tā jaudas ir savādākas un principā salīdzināms kā krosa motocikls, bet varbūt pat tā braukšanas sajūtas no savu pieredzi saka, ka man patīkās sniega motocikls vislabāk, jo viņi ir tādas sajūtas, kā ar ūdens motociklu pa sauzemi peldot, ja, teiksim. Kas ir moderns servis un ar ko moderns servis atšķirās no vienkārša servisa vai no garāžas? Par to turpmākajās minūtēs. Ar ko tad atšķirās mūsu mājas garāža no tāda kārtīga servisa, kas ir dīleram? Tad tās galvenās atšķirības, ar ko tad atšķirās? Servis atšķirās no garāža ar instrumentu daudzumu un ar specifisko instrumentu daudzumu. Protams, ka katram brendam, katrai markai ir savi nepieciešami instrumenti, kas ir paredzēti dažādiem veida remontiem. Tur noņēmēji, savilcēji, speciāli skrūvgrieži. Tad, lai būtu skaidrs, cik sarežģīti vai komplicēti, varbūt ejam cauri, skatos, te ir salikt dažādas lietas. Kas tad ir nepieciešams Harlejam? Lai pareizi nomērītu kompresiju, mums nepieciešami šāda veida instrumenti un arī, lai klientam būtu skaidra bilde par to, cik liela kompresija, ja, mēs varam arī uztaisīt to uz speciālā speciāls uzlījums. Uzlījums. Tu redzi, cik ilgi vēl tev dzīvos, tas zinās, pa lielam, kad ir jāpārlās. Nākošais elektro. Jā, tas ir speciālais testers, kas ir, šīs konkrēti paredzēts
hārļiem, bet mēs arī bieži vien izmantojam arī citiem, kas grib redzēt, kas notiek ar viņu akumulātoru. Ja? Tad mēs varam piešapselēt akumulātoru, pieslēgt, kas saka, un apstīties viņu lādēšanu. Tas, man liekas, ir svarīgi, sevišķi ziemā, kad mēs glabājam akumulātoru. Tas nav tikai vienkārši kaut kāds testērs, tur parādīties var garažā paņemt tur voltmetru, tur pieslēgt man 12 ir. Mazais printerīts, ja mēs varam izprintēt informāciju par konkrētu akumulātoru numuru. Kas saka, nekāda gudrība, rakstīts guda baterija, kurš var saprast, ka baterija vēl joprojām ir laba tulkojumā. Jā. Katrs instruments arī šeit te konkrēti parādīšu arī ierats, ja, un viss tā kaste, ja, varam parādīt cilvēkiem. Tas ir, ja mēs elektroinstalāciju mainām, ja mums vadi ir nolietojušies. Jā, mēs varam arī paņemt kādu detaļu, samainīt, vadus saīsināt. Tad hārļiem rūpnieks paredzējis šito komplektiņu, ja mēs varam izmantot kādu štekeru un savienojumu izmantošanai. Tā kā, lai būtu šitādi smuki savienojumi, tad jāizmanto. Tātad, lai nemētātos vada apkārt, lai nebūtu arī šie savienojumi vietas nesūbēti, ja, un neoksidētos, ir speciāls štekerīts, kur tādu uztais savienojumu. Un šeit mums arī redzam vadu galiņu, smuki sajiet viss kopā. Nu, tā kā tas pienākās pie civilizētiem cilvēkiem. Tādu, to netais rūpnīca, to uztais servisā, tad, kad maina. Ja, tādam jāskatās. Tad saisina un uztais kaut ko, jā. Nu, tad mēs esam nonākuši pie tās smalkākās ierīces. Šodien jau bez kompjūtera nekur. Kompjūters jau mums arī telefonā. Sākot no 2003. gada mēs varam ļoti smalki izmantot šo te sistēmu. Mēs redzam visu, kā vispār darbojas motocikls, kā darbojas visas sistēmas, vai ir kļūdas, vai ir kaut kāda sīkuma, vai vispār ir tas, kas jāpārbauda vai nav. Un, protams, nobraukums arī ir redzams. Tekošais. Nopietni, tagad ir svarīgākā lieta. Ja? Bieži vien atnāk vai nu no Lietuvas, tie pārsvarā amerikāņu motocikli, kas caur Lietuvu nāk iekšā. Nu, tad es varu pieslēgt kādu un redzēt patieso stāvokli. Jā, vai to var noslēgt? Jā. Protams, ka Hārls nedaudz atšķirās no visiem pārējiem brendiem, kas saka. Tam ir, var teikt, tā ļoti smalka datorizēta sistēma, ka tas nobraukums ne tikai saglabāt spidometra, bet arī galvenā kompjūterā, un to mēs pieslēdzot pie kompja, saucamā, varam redzēt. Tad tur nav tā, ja, ka tur mācītājs, ja, tikai 10,000 jūdzes, tur mēs uz skaidru uzreiz redzam, ja, ka ir 80,000 jūdzes, ja, un nevis mācītājs, bet kārtīgs rokers. Jā, un varam arī redzēt, priekš kādām valstīm paredzēt šis te motocikls, un arī uzreiz pieslēdzam pie kompja, redzam arī viņa šasijas numuru, kas ir vadības blokā. Tad arī modeli, viss, kas ir nepieciešams. Rudenī mēs bijām aizbraukuši līdz izstādei, un tad mums ir ienācies viens stikls. Praktiski šis stikls vairāk mūs pasargā no vēja, tas vējš mums nepūš tik daudz virsū. Ja mēs redzam šeit tos izliekumus, tad tas vējš taisa to virpuli un aiziet mums garām. Kā jūs redzējāt, tad stiklu var nomainīt arī pats. Mājas apstākļos ir vajadzīgs tikai viens krusts skrūvgriezīts, vai atkal ir seškantiņš, kas skatoties ar kādām skrūvēm jums ir pieskrūvēts. Stikls ir uzlikts. Man viņš ir nedaudz pa lielu, ja, bet tā kā saimnieks būs diezgan liela auguma braucējs, tad es domāju, ka viņam šis stikls būs kā reizi. Te mēs redzam, kur ir šīs pat kā varētu teikt, ejas, kur tam vējam iet. Ja, tad tepat ir, jūs varbūt neredzēt, bet šeit ir tādi, ka tas vējš mums iet šādi uz augšu. Ja, tad viņš te aizies visu garām mums, tad mums šeit uz manis, ne uz krūtīm, ne rokām šī vēja nebūs. Ja, tad te ir diezgan šaurs. Tehnoloģijas arī mums iet uz priekšu. Visi mēs izmantojam šos skārienu jūtīgos telefonus. Un nepavēlt man šodien divi ciņi rokā. Viens ir parasts, un otrs ir neparasts. Ja? Tad, ja mēs skatāmies, tad šeit paskaties tuvāk, ja? Tad brucinot un rīvējot ar šo cimdu, nekas man nenotiek. Ja? Bet braucot ar šādu, ja? tad man
kur viss notiekās. Tā kā redziet, ir arī tādi cimdi izdomāti, kurus tad mēs varam izmantot, kaut vai runājot pa telefonu, kaut vai sarunājoties, ja teiksim, jums kaut kas ir jāpazvana. Nevalkot cimdus nost diezgan ērti, jo, kā mēs zinām, mums ieteikums ir vienmēr braukt gan ziemā, gan vasarā ar cimdiem ar motociklu, tātad tas būtu arī saistīts ar šo drošību. Ziema, tas ir laiks, kad mēs gatavojamies jaunai sezonai. Mums ir pārdomas jautājumi. Rakstiet, zvaniet, lūk mūsu adrese. Mēs centīsimies atbildēt uz tiem jautājumiem, kas skar motociklu dzīvi. Bet visā pārējā, lai ir ziema, un ja jums ir slēpes, paslēpojiet gan. Priekš tam ir arī skijorings.